Vēdrēļi aplausīja, atbalstīja, jo kurš gan mūsu dzīves grūtības iznesīs uz saviem pleciem, kā ne viņas. Un tā ir pat ieveikts jau pirmais, tūlīt otrais posms. Nemaz nav tik viegli tai ugunsdzēsētājs. Vēl interesantāk būtu, ja būtu mugurā elpošanas aparāti, ar kuriem ir dūmos, ar savu akulāniem. Nu, tad ir neielies. Aha, kaut kas ieķērās. Dalība no malas tā kā nebūs pieļaujama, jo tas ir jādara pašai skrējējai. Nu labi, jau pasaules čempionāts. Mūsējais atrakstīs. Un Graši finiša spurtu uzņem pēdējā disciplīnas dalībniece. Tāpēc manas veišanā uzstādēdīs vēl. Vietu to piegāju, tu jau vajadzēja kā Labi, malas vēl tā. Rekordiste, šīdienas čempioni. Daudz, kas dzirdēja, kā bija? Ko tas varbūt izklausās? Laikam tas tas galvenais. Atzīsies, kādā vecumā tagad startē? 54 gadu vecumā. Tā, jaunietes, dzirdējāt? Kāda konkurence? 54. Un startam ir gatavi, es saprotu šobrīd, Daugšēnu jaunieši. Ja? Tā meitene maziņā tāda riktumā garma. Viņa palki. Artūrs Čākurs. Nu, kā bija? Vila Luteriem tur, kurš Bet Taigai tājiek, neatcerās tā lenta apakšā. Jānis Raubi, viņš nevarēja izraut, Kaspars atnāca pacēla augšā Taiga vienu, viņa nevarēja. Vienkārši tas. Sveiki, skatītāji un dalībnieki!